Rundāles novada domes deputāti gatavojas sēdei, lai gan dienas kārtībā vēl gana daudz šogad darām lietu, jau tiek spriests arī par to, kā dzīvot nākamgad. Paredzētās izmaiņas valsts budžeta konsolidācijā norāda, ka viegli neklāsies arī pašvaldībām. Smagākais esot iecerētā nekustamā īpašuma nodokļa celšana. Salīdzinot ar lielajiem novadiem, kur nekustamā īpašuma nodoklis saņemts vien nedaudz vairāk kā 30% apmērā, rundāliešiem veicies labāk. Tomēr iedzīvotāju maksātspēja ir sasniegusi robežu. Pat laban kopējais nekustamā īpašuma nodokļu parāds novadā ir 40 000 latu. Domāju, ka īpaši vairāk nebūs. Tas, protams, labi izskatās, teiksim, tīri politiski, ka mēs tā sakot apliekam lielos īpašumus ar nodokļiem, varbūt labi atskaitāmies pret valūtas fondu, bet laukos no tā jau neviens te bagātāks nav kļuvis, ka to īpašumu apliek ar lielāku nodokli vai viņam uzliek lielāku kadastrālo vērtību. Lauku uzņēmējs, kur ražošanas pamatlīdzeklis ir zeme, vairāk uztrauc, kas notiks ar zemes nodokli. Salīdzinot ar 2006. gadu, jau šogad par hektāru zemes ir jāmaksā uz pusi vairāk. Pašlaik ir spēkā vēl ierobežojums, ka katru gadu nekustamā īpašuma nodoklis var pieaugt ne vairāk kā 25%, bet kad šis ierobežojums vairs nebūs spēkā, tad nekustamā īpašuma nodoklis būs jau 12 lati par hektāru, kas būtībā ir dažu gadu laikā 100% nodokļu pieaugums. Lai gan laukos viens no galvenajiem pārvietošanās līdzekļiem ir padomju gados ražots velosipēds, zemniekiem neiztikt bez tehnikas. Tāpēc valdības iecer celt auto nodokli ir teju vai biedējoša. Mēs maksājam tādu pašu nodokli, kā Rīgas uzņēmējs, kuram ir smagā automašīna, kurš brauc ar viņu pa asfaltu. Ja? Bet mēs braucam pa C kategorijas ceļu, kuru iztīra būtībā ziemas sezonā vienreiz mēnesī. Bet nodokli mēs maksājam pa visu gadu, lai gan reāli tā automašīna tiek lietot 2 mēneši. Lai gan finanšu ministrs plašsaziņas līdzekļos stāstīja, ka ekonomika nākamgad attīstīsies un darba vietu skaits palielināsies, lauku uzņēmēju un pašvaldību optimismam neredz pamatu. 100% valsts garantija plānotajiem ieņēmumiem netiek solīta.